Edgars ar draugiem bieži pulcējās pie dzelzceļa. Pamanot tuvojošos vilcienu, viņi leca uz tā trepītēm un vizinājās. Tikai vienu reizi Edgars nenoturējās. Ierāvu ritenī, man kājas nokritu, un pēc tam nesapratu, kas notiek. Es nebiju tieši uz sliedēm. Man aizlidināja. Man bija šoks, man nesāpēja it kā. Es nesapratu, kas notiek. Es novilku jaku, uzreiz pēc tam ietinu kājā. Lai nesaiet tur viss tā eļļa, viss tas te. Kāju jakā? Jā. Un tā apgulos un gaidīju. Tad man ielika mašīnā. Te es atceros, kad es braucu, es aizmigu. Es braucu un es teicu, novelciet man botas, bet man nebija botas. Es teicu, man ir karsti kājām. Viņi teica, nav tev botas, tā ir gan. Viņa tā nav kājas, es tā pastījos. Nav un nokrit. Aizmigu atkal. Tagad Edgars mācās iet ar protēzi. Viņš aizvien ir tas pats aktīvais Edgars, taču trauma viņu darījusi piesardzīgāku. Tagad viņš ir tas, kurš riskantās nodarbēs atgādina – nevajag. Katram, kurš iebilst, nekas nenotiks, viņš atgādina – arī es toreiz domāju, nekas nenotiks. Es jau parādīju, kā tā kāja izskatās. Rekā. Es vāžu iekšā un staigāju ar viņu. Tu pēc tam tajā stacijā esi bijis? Jā. Tā, es braucu pāri tiltām un skatos uz to vietu un es tā domāju, kā es to varēju izdarīt, es nesaprotu.